Sveicināti visiem, kas mūs klausās. Šis ir podkāsts Spraidījums. Mani sauc Elīna Geida. Un šoreiz mēs esam dzīvi jāierakstā. Mums ir tāds jauka kompānija, tāda mīļa, jauka kompānija. Un šodien epizodes nosaukums, starp citu, šī jau ir 15. epizode. Tā kā, jā, un šīs epizodes nosaukums ir LGBTQ plus ģimenes un to atzīšanas process. Un Latvijā, un es tā sapratu, ka nevar saprast, cik tad ilgi šis vispār vēl būs tomēr aktuāls, šis te ģimeņu atzīšanas process, jo pēdējā laika notikumi mums rāda iespējams jau kādas pozitīvas ziņas, bet kā mūsu viesis man teica, lai es vēl nesapriecājos, tāpēc ir laiks ar viesi iepazīstināt. Un šis tāds ļoti aktuāls cilvēks pēdējās dienas viss kaut kur jau bijis un noteikti jau nedaudz saguris no skaidrošanas un runāšanas, ir neviens cits kā Kaspars Zālītis. Tiem, kuri vēl nezin, kas viņš ir kustības dzīvesbiedri vadītājs un LGBT un viņu draugu apvienības Mozīka valdes loceklis. Viņš ir cilvēktiesība aktīvis, vienkārši cilvēks daudziem talantiem, cepurēm un spējām. Čau, Kaspar. Čau. Kā tu vispār esi? Tu vēl turies? Es vēl turos. Jā, tu vēl turos. Pie krēsla. Pie visa, pie kā var pieturēties. Klausies, tu ņemot vērā, tagad, kad mēs ierakstām šo podcastu, loģiski tas podcastu varēs dzirdēt mazliet vēlāk, bet mums ir tāda daudz satraucoši notikumi. Es sākt ar tādiem senākie bija vakar, tu biji, kas notiek Latvijā. Kā tev patika? Kas notiek Latvijā, kā man patika? Jā, jā, tad tu biji tāda spraiga kompānija. Tā bija diezgan spraiga kompānija. Man liekas, viss spraigākais bija buldozers, kurš šausmīgi ķērca vienkārši nelabā balsī. Un tas, man liekas, bija tas viss trakākais no viss tā raidījuma. Nevarēja saprast, ka pieaudzis cilvēks varētu tā uzvesties. Bet, vismaz nebija garlaicīgi, ja, tas mums visiem. Varbūt viņam pašam ir palicis garlaicīgi, šādi viņš sev uzmundrina. Jā, viņš bija paņēmis kārtējo grāmatiņu tur lejā, man liekas, viņa sauc, viņš bija ļoti viņu kārtīgi izstudējis. Viņam bija atklājumi. Jā. Viņam bija atklājumi, tīpaši to, ka nūdis pludmale esot visgaršīgākie free. Jā. To viņš vairākas reizes atgādināja, jā. Kur viņš ir pārbaudījis, atcīmredzot kaut kādā veidā. Bet labā ziņa viņš, es nezinu, vai labā, bet viņš nav atnācis šodien, un grāmatiņu mums nav parādījis, bet grāmatiņu ir, man liekas, ļoti populāri, ko mēs tieši runājām, tas arī tādā ziņā, viņš kaut kādā veidā, bet labi, mēs ļoti daudz jau par viņu runājām, bet vispār, tādas sarunas, es pieņemu tādās sarunās un diskusijās, un šodien mums tātad arī Saeimas pirmie, labo man, ja es nepareizi to visu pasaku, jo tur ļoti gudri valoda un vārdi, un es nevienmēr saprotu, kādā sacībā jāsaka, bet tā kā pirmajā lasījumā tiek pieņemts partnerības tiesību institūcija likums ir pakotne. Jā, Visi sēdēs pagais, vairs nesaprotu, kur pareizā, jo visi man liekas kaut kā, tas tāds svaigākais. Šis jau ir kaut kā kārtējais nosaukums tajā visā, bet jā, šitā ir likuma pakotne, kas tika pieņemta pirmajā lasījumā, un līdz ar to tas, kas arī notika, ir steidzamībā. Tas viss tas ir, un tas nozīmē, ka ir nepieciešami nevis 3 lasījumi, bet 2 lasījumi. Un tad, kad iznāks droši vien epizode, tad tuvosies vai jau būs 2. lasījums, bet jā, tā kā šodien 8 likums pieņēma pirmajā lasījumā pēc spraigām debatēm. Tā kā jā, ir tāds šodien kārtējais tāds vēsturiskais brīdis. Jā, es biju priecīga, daudz bija priecīgi, bet tu saki, nav vēl ko priecāties, vēl vajag pagaidīt, ja? Pēc pieredzes noteikti, es pieņemu. Jā, iepriekšējā reiz mēs tikām līdz 3. lasījumam, un mēs, man liekas, bišķi ātri sapriecājāmies, un tad mēs bijām zaudējuši ar 3 balsīm, un tagad man ir tāda mērena piesardzība pie tā visa. Tā kā sagaidīsim mēs 2. lasījumu, tad, kad visi nobalsos par 2. lasījumu, un tad arī to redzēsim. Bet jā, tas pienāks drīz. Jā, un es tieši domāju par tām debatēm vakar, un tad šodien par visām debatēm un lietām, kuras jau 100 reizes dzirdētas un tā. Tu esi skaitījis, cik daudz, bet jā, man šķiet vienmēr interesanti, ka tiek teikts, bet par šo vēl nav gada runāts ilgi.
un viss ir pārāk sasteigts. Nu, cik daudz diskusijās un cik daudz tu esi bijis vispār? Nu, tev, es pieņemu, nav vairāk tad sajūta, ka par šo nav gana runāts. Par šo ir runāts 24 gadus. Pirmo reizi par partnerattiecību institūtu tika runāts un Saimā. Tas tika iesniegts 99. gadā. Tagad ir 23. gads vēl pagaidām, un par to ir runāts tad 24 gadi. Tu biji jauns un sprigans zēns. Es biju bērns tajā laikā vēl, un tad, tā kā diezgan dīvaini būtu pateikt to, ka mums par to vēl būtu jādiskutē. Nu, ko var 24 gadus vienkārši diskutēt? Nu, mēs varam pieņemt to lēmumu, un tas jautājums tikt atrisināts. Un tas ir 9. mēģinājums to atrisināt. Tā kā ļoti ceram, ka 9 lietas būs tās labās, ja, un tā kā 9. notikums piepildīsies. 9. Cik no tiem 9 tu esi piedalījies tā aktīvi? Ja tu vispār piedalījies izstrādē vai kaut kādā komplektēšanā? Es vairs neatceros, man liekas, kurā posmā es esmu bijis, kurā es neesmu bijis, bet aktīvāk pie tā visa procesa iesaistījies. Man liekas, kad bija kopdzīves regulējums, kad Juris Pūce, un tas bija... Tas bija tas pirmais brīdis, kad mēs tā skaļāk par to sākām runāt, bet visaktīvāk bija, kad tapa pirmais dzīvesbiedru regulējums. Tas bija 2018. gadā. Tā kā sanāk, man liekas, kaut kādi 8 gadi, kad pie šitā strādā. Klau, bet, es domāju, es brīnos, kā tu atceries visus nosaukums ar dzīvesbiedru regulējums un dāvana visu laiku mainās. Vai tu vari man pateikt, kāpēc jāmainās tam nosaukumam? Kāpēc tas nevar būt visu laiku viens tas pats, ko visu laiku atkārtot vienkārši sauc viens tā pats, visi cilvēki saprot, par ko ir runa, un tad mēs tos 24 gadus visu laiku vien to pašu sūtam iekšā. Tāpēc, ka daudziem politiķiem ir negatīva konotācija ar to iepriekšējo. Tas nevar saukt viņu par partnerattiecību likumu, tāpēc bija... Sāpīt un negribas triggerot viņus. Negribās triggerot, jā, jo aptuveni tas būtu tieši tas pats, kas tāpēc tapa kopdzīves likums, jo nevar būt partnerattiecību likums, jo jau bija runa par partnerattiecību likumu. Pēc tam bija izmaiņas civil likumā iniciatīva, pēc tam tapa dzīvesbiedru likums, tāpēc, ka lai nav kopdzīves regulējums, jo kopdzīves regulējumam bija jau negatīva konotācija, jo tas bija izsviests laukā. Pēc tam dzīvesbiedru likumu norāva, pēc tam tapa civilās savienības likums. Tagad ir vēl viens mēģinājums ir reģistrētā partnerība. Ja? Tā kā skatīsimies, cerams, ka šoreiz nevienam nebūs problēmas ar šo argumentāciju un ar šo nosaukumu. Es tieši kaut kā sajūtos slikti, jo es vēl biju ieciklējusies tajā civilās savienības likumā, un tad es dzirdēju, ka ir cits, un es jūtos slikti, ka es neko nezinu, bet es saprotu, ka plus mīnus tas ir tas pats, kas iepriekš, vai tas ir pilnīgi kaut kas cits, šis jaunais partnerības tiesību institūta pakotne, jā, varbūt mēs varam mazliet par to parunāt. Tas, kas ir šajā pakotnē, tas vairāk ir, tas ir cilvēka attiecības ar valsti. Tas tiek noregulēts cilvēka attiecības ar valsti, tur neiekļaujās, piemēram, mantiskie jautājumi, tur neiekļaujās mantošanas jautājumi, un tur neiekļaujās arī vecāku un bērnu attiecības. Civilās savienības likumā bija? Civilās savienības likumā bija paredzēts, ka tas varētu arī sekt šos jautājumus, bet ne šajā pakotnē. Mēs arī sakam, ka šis ir labs sākums, šis absolūti nav pilnīgs, un mums ir par ko priecāties tādā ziņā, ka šāds regulējums vispār top, bet viņš nav pilnīgs, bet tas ir labs sākums. Tas ir labs sākums. Jā. Labs sākums tādā veidā, bet sākums savā ziņā jau arī bija arī šo te ģimeņu tiesiskā atzīšana, kas bija, jo arī tu vakardien, labi, varbūt to pēc tam varu satīt, bet man ļoti labi patika, ka tu izmantoji tieši raidījumā šo kā argumentu, jo viens no
Es neatceros, kurš no cilvēkiem teica, ka Satversmes tiesas spriedums esot bijis kļūdains, vai kā viņš teica, ka neesot bijis brāķis, jā. Un tad tu teici, ka sanāk, tad ir bijuši arī vēl 50 brāķi. Tad tikpat labi, jā. Brāķi, jā, jo turpat 50 ģimenes ir atzītas par ģimenēm tiesas ceļā. Un tām ģimenēm ir tas maģiskais vārds Latvijas tautas vārdā. Mēs jūs atzīstam par ģimeni. Tas ir cilvēki, kas ir saņēmuši spriedumu. Un līdz ar to tas ir tāds solis uz priekšu, ko tiesas ir spēruši. Nu, ja dažam labam šķiet, ka Satversmes tiesas spriedums ir bijis brāķis, nu, tad arī visi šie spriedumi ir brāķi. Un tad vispār ne tikai Satversmes tiesa rada brāķus, ja, pēc principa, bet arī administratīvās tiesas, augstākā tiesa un vispārējo. Nu, tas nozīmē, ka tiesa mums varētu būt brāķis dažu labu politiķu ieskatā, it īpaši, ja tiesa pieņem tādu lēmumu, kas kādam nepatīk. Ja. Nu, protams, tiesu lietās vienmēr iespējams būs viena puse, kas neuzvarēs. Nu, šajā gadījumā tā ir otra puse. Tas cilvēks, kas teica, ka tas ir brāķis, jā. Bet kā radās vispār tā ideja? Kam tā radās? Jo tas ir kaut kāds citas valsts piemērs par ģimeņu tiesisko atzīšanu, kādi citi ir tā darījuši vai kaut kādā veidā? Vēsturiski es nepateikšu vairs kurā gadā tas bija, bet ļoti sen atpakaļ mūsu mozaīkas viena no dibinātājām un bijusī valdes locekle Levita Goša sapulcināja ap sevi vairākas ģimenes, kas vērsās dzimstrakstu nodaļā ar vēlmi reģistrēt savas attiecības. Un dzimstrakstu nodaļa atteica. Un tad viņi sāka šo procesu virzīt uz priekšu caur tiesām, lai tiesas to atzītu. Un tas gāja ārkārtīgi ilgu laiku, līdz tas nonāca līdz augstākai tiesai. Un augstākās tiesas senāts pieņēma lēmumu, ka valstī ir jāatzīst un tiesa var atzīt ģimenes. Tas nozīmē, ka divi cilvēki var vērsties, un kā to ļoti daudz cilvēku darīja, viņi vērsās pēc tam pie mums mozaīkā. Mēs palīdzējām aizpildīt tiesas pieteikumu tiesā, jo tas varētu cilvēkam parastajam kādreiz būtu nedaudz sarežģīti. Un tālāk tev vienīgi, ko vajadzēja parakstīt dokumentus un nosūtīt tos tiesā. Un tad gaidīt spriedumu. Līdz ar to tas ir tas, kā mēs to palīdzējām darīt. Un to īstenībā izcīnīja tiešām augstākā tiesa. Un visi šie pāri, kas bija iepriekš vērsušies dzimstrakstu nodaļā. Un tālāk mēs jau tālāk šīs tiesas vinnējām tādā ziņā, ka šie cilvēki bija bijuši tie pirmie celmlauži. Tā kā, jā, šis ir unikāls precedents visā pasaulē. Tā kā nekur pasaulē arī šādi nav tas viss noticies. Forši. Vismaz kaut kur mēs esam pirmie. Jā. Negribu teikt to. Tu biji pirmajā vietā. Labi, bet jā. Un 50 pāri, vairāk kā 50 pāri un vairāk kā 50 ģimeni. Un saki, tas bija tik daudz, cik gaidīt. Tas ir daudz, maz? Tas ir ļoti daudz. Tas ir, ja mēs skatāmies uz to skaitu, jo ļoti daudz cilvēki, kas nevēršās tiesā, jo viņi domā, ka būs jāiet uz tiesu, un tiesa viņiem prasīs to jautājumu, vai jūs esat ģimene, un prasīs ārkārtīgi daudz personīgus jautājumus, bet teiksim, tādos mutvārdos, ja, jeb tā kā mēs parasti filmās redzam, kā tiesa notiek. Sita to āmuri. Sita to āmuriņu, jā, un vispārējo tādas notika tikai 4. Un tās notika ārkārtīgi īsu laiku, līdz ar to. 4 tā kā pašas pirmās 4, vai bija kaut 4 atsevišķi gadījumi, kad vajadzēja ar āmuri? Nu, ar āmuri, man liekas, nebija nevienā, bet 4 atsevišķi gadījumi, kas bija ārkārtīgi īsti tiesas sēdes un viss pārējās lietas ir rakstveidā. Tas nozīmē, ka mēs tiesai nosūtam visus dokumentus, un tad tiesnesis to savukārt izskata šos dokumentus un pieņem balstoties uz šiem dokumentiem lēmumu.
Tā kā tas, kas tev nācās, vienkārši ir, mēs tev aizpildījām visu dokumentāciju, tev nācās samaksāt valsts nodevu. Tiem cilvēkiem, kas nevarēja samaksāt valsts nodevu, mēs samaksājām no ziedotāju. Paldies visiem ziedotājiem, kas mums ir ziedojuši par to. Mēs nosacām šos izdevumus, un tālāk nācās tikai gaidīt. Un citiem bija jāgaida 20 dienas, līdz tiesa pieņēma lēmumu, citam nācās gaidīt 1,5 gadu. Jā, 1,5 gadu? Līdz 1,5 gadam, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka tiesās tas process ir, cik noslogots tā tiesa, cik noslogots tas tiesnesis, pie kā tā lieta nonāca. Un tad līdz ar to tas ir tas, mēs tur neko diži nevaram ietekmēt. Bet šajā gadījumā tas jau bija daudz. To, ka mēs neesam zaudējuši nevienu tiesu. Jā. Tā kā mēs esam uzvarējuši visās lietās. Es tieši gribēju prasīt, vai nav bijis kāds gadījums, kad pretī kāds tiesnesis, kuram varbūt kaut kas nepatīk, un viņš saka, nevarēs. Nē, tas vienkārši nav. Man šķiet, ka arī visi tiesneši, tīpaši pirmais, bet visi tiesneši saprot, ka viņi raksta vēsturi. Jā. Viņi dara kaut ko tādu, kas ir ārkārtīgi neierasts, un tad ļoti daudz arī advokāti, kas mums palīdz, viņi arī advokāti, viņi ir ārkārtīgi tā aizkustināti par to, ka viņi var darīt kaut ko absolūti unikālu, jo šāda gadījuma, precedentu nav, un līdz ar to viņi arī ir daļa, tiesneši ir daļa no pārmaiņām, un arī advokāti ir daļa no pārmaiņām, un, protams, tie pāri arī ir daļa no pārmaiņām. Jā, es ceru, ka tiešām, ka mums šīs lietas, piemēram, šī tiesas process vairs nebūs aktuāli, bet man tiešām šķiet ļoti interesanti. Man ir vēl daži jautājumi, bet, piemēram, pārim, kas ir tie dokumenti, kas bija jāsagatavo? Ja tomēr būs aktuāli, bet cerams, ka nebūs aktuāli, bet kas bija tie dokumenti, kas, piemēram, ģimenē ir jāsagatavo, lai viņi atnāktu, tā kā tiesā iesniegtu savu iesniegumu? Jebkurā gadījumā tas ir... Tā ir kaut kāda laulības apliecība no citām, kad viņi ir precējušies citur kaut kur vai kaut kā tāda. Kā kuram? Ja tas būs vēl joprojām aktuāli, tad visvienkāršāk to izdarīt, un jebkuru konsultāciju varēs dabūt rakstot legal@mozaika.lv. To varēs dabūt konsultāciju, ja tiesas vēl būs aktuāls. Ja tiesas nebūs aktuāls, tad mēs konsultēsim par to, kā reģistrēt partnerattiecību, bet cilvēki sūtīja savu pieteikumu to, ka viņi vēlas reģistrēt savas attiecības uz legal@mozaika.lv. No Mozaikas tika nosūtīta anketa, kas ir jāizpild, tur personas dati jāizpild, par to, ka jūs apliecināt, ka jums ir nopietnas attiecības pēc principa. Tur neviens pierādījums arī neprasa tiem cilvēkiem, kas ir reģistrējuši savas partnerības kaut kur ārpus valsts, tad viņi arī varēja tos dokumentus pievienot. Un tālāk mēs aizpildījām visu šo pieteikumu. Tas pēc savas būtības varētu aizņemt, 15 minūtes laika, easy peasy aizpildīt šo anketu. Un tālāk mēs jau aizpildījām šo pieteikumu tiesai, un tad ir 5 minūšu jautājums parakstīt ar elektronisko parakstu šos dokumentus tiesai un vienkārši uz e-pastu tiesai nosūtīt. Vieglāk kā tās anketas visu kursu darbiem izpildīt. Viennozīmīgi vieglāk. Tas ir ātrāk nekā socioloģiskā aptauja brīžiem. Bet, labi, kur mēs domājam par to, ka viss tiek pieņemts, partnerības viss notiek un viss ir labi. Kas būs? Piemēram, tās 50 ģimenes, viņas skaitīsies automātiski, viņām tās būs vieglāks kaut kāds process, vai viss sāksies no sākuma, viņām būs vēlreiz jāiet pie notāra. Kāds būs tas process varbūt? Tas, kas ir tām ģimenēm, kas jau ir atzītas, tās varēs doties uz Pilsonības migrācijas lietu pārvaldi un lūgt, lai tas tiktu ierakstīts fizisko personu reģistrā. Tas, ka viņi ir partneri, viņiem ir šī partnerība tiesā atzīta, un savukārt viņiem nevajadzēs iet vairāk pie notāra un visu slēgt. Tā kā tām ģimenēm, kas ir
atzīti šobrīd, ja? Tās, kuras jau ir atzītas šobrīd viņiem nāksies tikai un vienīgi iet uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi un deklarēt kopā ar šo spriedumu un deklarēt to, ka viņi ir partneri. Savukārt vispārējie pāri, kas vēlēsies, viņi dosies pie notāra un tad slēgs šo partnerību pie notāra. Ok. Jā. Un tas varētu būt pat, ja tas būs tik vienkārši, kā mums šķiet, tad tas pat var notikt attālināti. Tā kā mums ir, pie mums notārs ir pieejams arī attālināti. Tā kā, pie mums, tu saki? Latvijā. Latvijā pie mums ir tas saucamais diginotārs, kur mēs dažādas tos notāra pakalpojumus varam dabūt attālināti, pieslēdzoties ar elektronisko parakstu un visām pārējām lietām. Tā kā, ja pāris atrodās Latvijā, tad viņi droši to varēs noslēgt šo partnerību arī attālināti. Tā kā viņi var vērsties pie notāra Rīgā, pat ja viņi atrodās, piemēram, Daugavpilī vai kaut kur citur. Ok, un tad pat īsti neviens negrib tevi redzēt, aptaustīt un pārbaudīt un tā. Nē, viņiem ir tas vesels process, tu pieslēdzies ar kameru, tev pārbauda tavus dokumentus un viss pārējo, tā kā tur viss ir droši, tev ir jāpieslēdzās ar elektronisko parakstu un jāapstiprina savu identitāti. Tā kā, bet mēs ļoti ceram, ka tas būs absolūti tik vienkārši. Jā. Viena lieta, kas mani varbūt samulsināja, bet varbūt tas tikai man, bet es pieņemu, ka varbūt ir vēl kādi ļaudis, kas nesaprot. Jā, šodien tagad bija tā balsošana, tur bija, nebija tā kā viens tur, kurš balso tur par vai pret, tātad šai pakotnē par šo likumu vai kā, es nezinu, pat kādi pareizie vārdi. Par civilās savienības likumu šķita, ka vajadzēja visiem tur jā vai nē, visi nobalsoja. Bet te gāja tie likumi viens pēc otra. Jā, te bija ko tas nozīmē, es nesaprotu. Šī likuma pakotne bija no 8 dažādiem likumiem. Pakotne ir tāds atslēgas vārds. Es jau esmu iegājies, es jau zinu no galvas visus tos, bet tas, kas mums bija, tur ir 8 likuma pakotni, un par katru no likumiem nācās balsot. Un tad vēl nācās balsot par to, lai tas būtu steidzamībā, un tad tur dažs labs vēl gribēja, lai tur priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu stipri ilgāks vai kā savādāk, un tad tur bija cirks pilna programma. Kur tad vēl izpausties? Cilvēkiem nav skatuve, nevar kaut kā radošs pulciņš nav. Tad vismaz šeit. Bet klausies, vēl arī, es zinu, ka tu neesi jurists, pēc vismaz man tā šķiet. Absolūti ne. Tā kā tu man kādā brīdī saki, Elīna, stop, šito prasa kādam, kas ir jurists, bet es vienkārši domāju, ka tu varbūt zini visu. Bet kāpēc ir tāda atšķirība, ka ir 8 tie likumi, un kāpēc iepriekš civilās savienības likumā, tā kā bija tas viens, kāpēc tur nebija 8 reizes jābalso? Saprat man jautājumu? Jā, tāpēc, ka tas bija viens, civilās savienības likums bija viens likums. Un te vienā likumā bija iekļauts tas jēdziens, kas ir civilā savienība, un tāpatās būtu bijuši tie saucamie pavadošie likumi, kas veidotu izmaiņas citos likumos. Tad sanāk, tu pilnīgi visur, tad būtu vienkārši jāliek klāt, ka arī... Jāliek kāds civilās savienības partneri, vai es neatceros, kā vairs tas saucās, bet tagad vienkārši būs reģistrētie partneri vai partneri, bet civilās savienības likumā tas bija viens likums, pēc tam sekota pavadošie likumi, tagad šī viena likuma nav, ir 8 likumi, kas regulē šīs attiecības. Gribu pastāstīt, kur tie? Jā. Ko par to var dabūt? Nē, es citu cilvēku. Nē, cilvēki var dabūt tikai pienākums rūpēties vienam par otru, bet
un arī dabūt noteiktas tiesības, bet pirmais ir notariāta likums, kas ievieš to jēdzienu, kas tas tāds ir, nevis civilā savienība, bet reģistrētā partnerība. Jā, tev arī sajuka. Tu arī esi cilvēks. Jā. Un tas notariāta likumā ir arī noteikts, kas tas tāds ir, un ir noteikts, kā to slēgt un kā to šķirt. Tā kā, tas ir tas primārais likums, un ka to var izdarīt pie notāra. Tas ir tas pirmais, pats galvenais. Tad ir fizisko personu reģistra likums, ja nemaldos, viņi tā sauca. Tas iekļauj to, ka ziņas par to, ka jūs esat noslēguši šīs partnerības, tiek ierakstīts fizisko personu reģistrā. Tas ir tāds milzīgs reģistrs, kur ir visa informācija par mums. Par kur mēs esam dzimuši, ko mēs ziemā ēdam un tā tālāk. Tas ir visi mūsu... tas ir visi mūsu pasas dati un tā tālāk tur ir iekšā. Visi mūsu pirkstu nospiedumi un tādas lietas, un tad arī būs arī ziņas par šo. Tad ir izmaiņas pacientu tiesību likumā, kur ir savukārt par to, ka partnerim ir tiesības uzzināt informāciju par savu partneri, ja ar viņu kaut kas slikts ir noticis vai pieņem dažādas lēmumus. Ir likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kur savukārt tas atrisina šo jautājumu, ka nevar būt pārskaitījumi vairāk kā 1425 eiro gadā, un arī var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un tad tur ir vēl vesela virkne interešu konflikta likums, kas savukārt aizstāv valsti no interešu konflikta. Un viens no pēdējiem ir par pensijām. Tas nozīmē, ja ir divi partneri, kas ir seniori, un viens no viņiem aiziet taisaulē, tad otrs cilvēks var saņemt to pusgada pensiju mantot. Šīs ir tie galvenie punkti, kas šajos 8 likumos, kādas izmaiņas tiek plānotas. Jā, tad, piemēram, viss cits paliktu kā iepriekš, bet tātad šie 8 likumi tad būtu klāt vēl arī, ka par cilvēkiem, kas ir partneri. Šī 8 ir tā partnerība. Šī 8 likuma tā partnerība. Viss pārējos jautājums šī pakotne nerisina. Piemēram, šī pakotne nerisina mantojuma jautājums, tad mantojums paliek nesakārtots tāds pats, kāds viņš ir tagad. Tur var uzrakstīt to tur. Testamentu var uzrakstīt. Jā. Tāpatās tur būs problēmas, ja tur ir ar radiniekiem nesaskaņas vai kā savādāk, bet kopumā vispārējais paliek neregulēts. Un tur iespējams varēs atkal iesaistīties tiesas. Jā, tā kā apvienoties. Tas ir, ja būs nepieciešams risināt kādu jautājumu. Nevar jau zināt, cik tu vari stāstīt, jo kaut ko drīk, tev jātur kaut kas noslēpumā varbūt. Nē, nav nekas tāds, kas man būtu jātur noslēpumā. Man liekas, es esmu izrunājis jau visu. Man manas citāts šodien no Saeimas tribīnes vairākas reizes dragāja, tā kā. Šodien bija tā diena. Bet tā kā labā ziņā vai ne visā labā ziņā? Ne visā labā ziņā, jā. Kuri bija tavi citāti? Tas, ka mums ir īstenībā mēs esam piedāvājuši 70 dažādas izmaiņas dažādos normatīvos un tiesību aktos, un tad līdz ar to tas tika citāts, redz, šitas ir tas, ko viņi īstenībā grib, un tas, kas vēl daudziem ļoti nepatika, ir tas, ka ir notikušas konsultācijas tieši ar mums, ar dzīves biedriem, tā kā tas arī daudziem tā kā ļoti, ļoti nepatika. Ka ir notikušas ar jums, ar dzīves biedriem konsultācijas? Ar kustību dzīves biedri Tieslietu ministrija konsultējās, tad, kad šos 8 likumus gatavoja, tā kā mēs palīdzējām tapt šai likumdošanas paketē. Es tā arī sapratu. Man šķiet, ka šito vispār sagatavo dzīves biedri, un tad aizgājām pēc tā
Lūdzu. Nē, Tā nenotiek. Mēs pateicām Tieslietu ministrijai tas, ko mēs gribam, kas mums ir vajadzīgs. Un tad savukārt Tieslietu ministrija sagatavoja savu pakotni, un viņi parādīja viņu mums, paprasīja, ko mēs par to domājam. Mēs, protams, teicām, ka mums vajadzētu vairāk, bet mēs esam priecīgi ar to, kas mums pašlaik tiek piedāvāts. Un mēs esam gatavi iziet uz kompromisu, lai mums būtu vismaz kaut kas, nevis nekas, bet vismaz kaut kas. Jā. Jo kaut kas vēl šodien tur beigās teica, ka šis sasteigts, tāpēc, ka nav vēl runāts ar visiem, tur, ko vajag visādi. Nav bijušas konsultācijas ar dažādiem NVO vai kaut ko, vai nav ar biedrībām kaut kādām nav bijušas konsultācijas. Kur ir konsultācija, ko tad nav priecīgs? Tas, par ko viņi nav priecīgi, ka nav bijusi konsultācijas, pieņemsim, ar asociāciju ķimene, jā, jo tā tiešām nav viņu kompetence, jo viņi ir absolūti... Ko viņi tur var palīdzēt? Viņi iestājās par laulātām ģimenēm, un šis jautājums nav par laulībām. Jā. Un līdz ar to viņi ļoti pārdzīvo to, ka ar viņiem nav notikušas konsultācijas šajā jautājumā. Tas tāpatās, kā daudzos citos jautājumos ar viņiem nenotiek konsultācijas, arī strādājot valsts budžetu un viss pārējās lietas. Ar mums arī neviens nekonsultējās, tad, kad budžetu izstrādāja. Jā, vai ne? Kaut kā jocīgi. Bet viņi gribēja parunāties, viņus neviens neuzklausīja. Bet ko darīt? Jā, bet viņi īstenībā savā ziņā tā izšāvušies kaut kur tā priekšā. Jo priekš, man liekas, viņi visi bija tur, asociācija ģimene un tā. Tagad viņi jau pat rekur, kas notiek Latvijā uzaicina. Bet mūs arī uzaicina. Ja godīgi visu laiku, bet labi, varbūt es vienkārši individuāli skatījušies uz asociāciju ģimeni, ka, joku tādu. Laikam tā nav. Varbūt viņi savā ziņā ir joks. Jā, varbūt tā nedrīkst teikt, piedodiet asociāciju ģimeni. Nē. Nē, es baigi nevaru atvainoties. Jā, bet es domāju, tieši tāpatās arī Šlesers, kas notiek Latvijā, tika uzaicināts, tāpēc, ka tas vienkārši liels cirks. Let me entertain you. To viņš arī vakar darīja un dabūja, man liekas, Domburu, kas pirmo reizi bļāva savā tiešajā ēterā. Bet es jau teicu, man tiešām bija tāds sajūta, ka viņš kā apsauc, ka bērnu, ka vienkārši ļauj pieaugušiem runāt. Viņš tiešām traucēja, jo vairāk jau nebija pat kaitinoši. Man pat nekaitināja vairāk. Jo man vislāk viņš kaitināja, bet tad man bija tā kā bišķis. Nav jau arī smieklīgi. Bet vienkārši tā kā bišķis tā kā arī, ok. Tā. Jā, bet tas laikam ir tāds izmisums. Jo man gribās iekšēji priecāties. Un tas skatos, kā viņi tā izmisuši runā. Man liekas tā kā, ka visi tādi, ka viss būs kārtībā, jā. Mums ir baigā cerība, ka viss varētu būt kārtībā, bet neliksim hop pirms... Mēs drīkstam runāt, kas var sajiet grīstē? Vai tas ir pārāk liels spekulācijas, kuras tu negribētu veikt? Vai nepiesaukt? Mēs varam šito izdarīt. Knock the wood. Bet nē... kas var noiet grīstē? Var noiet grīstē tas, ka cilvēki nenobalso. Vai Šlesers visus un grāmatu apsit? Viss sasit ar grāmatu un nenobalso, bet es ticu, ka nobalsos, un man ir ļoti liela ticība un cerība uz cilvēkiem. Vai ne? Jā. Tāpat jau gan raidījumā, gan visur jau tāpat tās jau izbazūnējās. Kur tu liksies? Jābalso būs. Jānobalso ir līdz galam, un tas jautājums arī atrisināsies. Ja viņi atrisinās tagad, cilvēks sapratīs, ka jautājums ir done, viss, nekas nākošā dienā saule uzlec. Jā. Es paredzu, ka arī uzleks arī 10. novembrī saule. Visa dzīve turpināsies, bet tas, kas būs par pārmaiņām, ir tas, ka viena daļa mūsu sabiedrības jutīsies vairāk aizsargāta. Jā. Tas ir viens no argumentiem, bet, ja viņiem tas nepatīk, tas viņiem var nepatikt, bet tie, kas balso par, viņi saprot, ka tas process kādreiz beigsies. Viņiem ilgstoši nevajadzēs balsot par šo likumu. Tas nobalsos vēl vienreiz par, viss būs kārtībā, un viss, un par to aizmirsīsies, un mēs viņus liksim uz kādu brīdi mierā.
Man patika uz kādu brīdi. Viss kaut kur ik pa laikam, protams, varbūt es arī uz šo ir sarežģīti atbildēt un tā, un varbūt arī nevajag, bet tā ir arī kaut kur tiek prasīts, kāpēc tad nenāk ar visu tad laulībām. Tad, ko tu jūs nenākat ar to uzreiz? Tāpēc, ka mums ir viens no argumentiem tas, ka mums ir jāmaina satversme. Pareizi, jā. Un, lai mainītu satversmi, mums ir nepieciešams diezgan liels skaits ar deputātiem, un mums ir jārēķinās ar to, kāda ir tā politiskā vide. Un, lai cik tas nebūtu šausmīgi, lai kā mums gribētos pārmaiņas ātri, tā ir matemātika. Tā ir matemātika ar tiem cilvēkiem, kas balso. Un ja kāds cilvēks vēlas paskatīties, kā tiek pieņemt lēmumi, tad ceturtdienās ieiet www.saima.lv un paskatieties tiešraidis. Tur tā matemātika tāda viņa arī izskatās. Ja, ka tie ir cilvēki, kas pieņem lēmumus par mūsu dzīvēm. Un ja mums ir pietiekami daudz balsis, tad mūsu dzīves paliek labākas. Ja mums pietiekami daudz balšu nav, tad mums ir tā, kā mums ir. Pašlaik mums ir pietiekami daudz balsis šiem 8 likumiem. Jā. Vairāk mums nekas pašlaik nespīd. Bet jūs bieži, kustība dzīves bieži saņem kādas neapmierinātas vēstules šajā ziņā? Jā, mēs regulāri saņemam to, ka mums vajag vairāk un mums vajag būt stiprākiem, tiešākiem, un mēs esam diezgan tieši par to, ko mēs vēlamies, bet tas, kas mums ir svarīgi saprast, ka šis ir absolūtākais minimums, ar kuru mēs sākam. Un mums ir nepieciešams, katram procesam ir nepieciešams sākums, un mēs šo sākumu neesam paspējuši vēl 24 gados paveikt. Un tagad es ceru, ka 10. novembrī mums būs tā iespēja, ka tas process uzsāksies. Un tad jau mēs redzēsim, tad jau mēs arī apzināsim, kas ir tās problēmas, kas ir jārisina, kas ir tie nākošie soļi, kas mums ir jārisina palēnām. Jā. Un saka, ja šis tiks pieņemts, tad sanāk, ka tas satversmes tiesas spriedums ir izpildīts un, tā kā apmierina, es nezinu, kas ir pareizais vārds, ka viss čil, šis skaitās, ja? Arī negalīgi, bet plus mīnus spriedums kaut cik ir izpildīts viens. Bet arī nav pilns tvērums, tāpēc, ka nav nodrošināts visas tā saucamās sociālās ekonomiskās tiesības, piemēram, mantiskie jautājumi nav atrisināti, tie paši bērnu jautājumi nav atrisināti, tie paši mantojumi jautājumi nav atrisināti. Tā kā, ja mēs skatāmies uz visu spriedumu tā plašāk, ja, nav viss atrisināts. Un tāpatās arī nav atrisināts otrs satversmes tiesas spriedums, par ko ļoti bieži arī aizmirst, kas ir tieši mantojuma nodevas. Bet to var izdarīt, to var izmainīt diezgan ātri ar ministra kabineta noteikumiem. Kas ir vēl viens tāds, vēl viens tāds dokuments, ko ministra kabinets vienkārši izdod. Un tad viņi nosaka, pieņemsim, kādas ir nodevas un tādas lietas. Tāds mazāks tiesisks dokuments, ne mazāk nozīmīgs, bet kaut kas attiecās tikai uz ministra kabinetu. Likumi savukārt attiecās uz Saimu. Ļoti labi. Es piedodu, ka skatos ar tevi ar tik tukšu skatienu, bet es tiešām, man jau šķiet, ka man jau tur draugi kaut ko prasa. Gaida, ko šits nozīmē? Es jau tur varu kaut ko paskaidrot bišķiņu, tad es skatos tevi, un tas domāju, ko tur man jau ir galīgi tumši bildi. Tas tā kā man matemātika. Tur es arī nevaru tev neko palīdzēt. Vēl tāds varbūt arī par Saimu, es nezinu, vai tu, kāpēc bija pēkšņi tik steidzami viss? Tāpēc, ka valdība bija pieņēmusi, mums ir nomainījusies valdība. Jā. Un valdība bija vairākus jautājumus izvirzījusi tūplānā par to, ka tas ir steidzami jānokārto šogad, lai var darbs ritēt mierīgi uz priekšu.
mierā. Lai mēs liekam viņus mierā, ka mēs šito nokārtosim, jūs mūs lieciet pēc tam svētā mierā. Ko mēs arī uz kādu laiku darīsim, ja viņi pieņems. Bet jā, valdība pieņem šo lēmumu, ka tas ir steidzams un vēl šogad nokārtojums jautājums, un tāpēc tas virzījās diezgan ātri uz priekšu. Mēs vācām parakstus atklātā vēstulē, mēs pēc tam viņus iesniedzām Tieslietu ministrei. Tieslietu ministra uzreiz paņēma šo pakotni, iesniedz juridiskajā komisijā Saeimā. Juridiskā komisija pielēma, ka tas notiek ātri. Un tā tas viss tas ritenis. Brīžiem ir tā, ka tev ir 24 gadi jāgaida, līdz tas process, piemēram, kaut kādā veidā virzās, un tad tev pēkšņi ir 1 nedēļas laikā tev, jo kā mēs iesniedzām parakstus šonedēļ pirmdien, un tagad ir, ka mēs ierakstam, šī ir ceturtdienas vakars. Jā, tā, ka tu iedevi to burku. Jā, tā kā es iedevu to burku, tas bija pirmdien, un mēs ierakstam ceturtdienas vakarā, un mums jau ir apstiprināts pirmais lasījums. Tas ir baigi ātri. Jā, vai ne? Kaut kā, liekas, pat tā neesi apjucis. Es esmu bišķīt apjucis tajā visā procesā, bet es noturos uz to, kad vēl, ja mums šādi viss ies, tad vēl nedēļa, un iespējams jautājums būs atrisināts. Ko tu darīsi pēc tās nedēļas, ja viss notiks labi? Turpināšu darīt citas mozaīkas lietas. Mozaīkā darbi turpinās. Mums ir daudz citas aktivitātes, un tā kā es mierīgi varēšu pieslēgties tām aktivitātēm. Jā, bet nebūs tāda jocīga sajūta, ka tas beidzot kā noticis. Tad mums vēl nāksies pagaidīt kādu brītiņu, kamēr prezidents parakstīs šos likumus. Jā, kad tas stājas spēkā, kā notiek? Nākamā ceturtdiena, tad viss tur, jā, super, viss notiek. Un tad, kas notiek tālāk? Tad varbūt, tad viņš tiek nodots prezidentam parakstīt, bet tas, ko mēs jau zinām, ka būs deputāti, kas to centīsies apstādināt. Bet kā viņi tā kā skries un sitīs ārā no rokām? Aptuveni, jā. Viņi 34 deputāti var parakstīt vēstuli prezidentam neizsludināt un mēnešu laikā vākt 154,000 parakstu, lai ierosinātu par šo jautājumu referendumu. Un tad savukārt tas to laiku pavilks uz priekšu. Es sagaidu, ka tā tas varētu arī notikt. Tad par 1 mēnesi tā parakstīšana varētu atlikties, bet stāšanās spēkā datums jau tāpatās būs 1. jūlijas. Nākamā gada 1. jūlijas, tā kā nākamā gada 1. jūlija cilvēki varēs slēgt partnerības. Jā. Ja, viss būs tieši tā. Tu man tagad sagrūzīji. Pagaidi, tas sanāk tā. Labi, nevajag domas, varbūt iesiet kādu, bet neaizdomā. Mēnešu laikā savāk 154,000 balsis. Tas ir neiespējams. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Latvijā tas nav iespējams. Tur vajag kaut kādus mirušos celt augšā. Nezinu. Tur es nezinu. No veciem labiem laikiem, kuri būs gatavi parakstīt. Es arī domāju, ka cilvēki nebūs gatavi iet un parakstīties un parakstīt kaut kādas iniciatīvas pret citiem cilvēkiem. Un es nedomāju, ka Latvijā ir tik daudz neiecietīgu cilvēku. Mums smālē to, ka mēs it kā esam kaut kāda tur neiecietīga valsts, bet īstenībā nav tik traki. Tāpēc, ka ir noteikti ir kaut kāda burbuļa, bet kopumā cilvēkiem ir absolūti vienalga. Pagad, tu teici mēnesī nesavāt, un tad iedod vēl 1 mēnesi? Nē, tad, ja mēnesī nesavāc šos parakstus, tad prezidents paraksta. Un viss. Un tad ar nākamā gada 1. jūliju viss stājās spēkā. Visi var slēgt iekšā kameras un slēgties pie notāriem. No sākuma jāpierakstās. Jā. Jā. Tu redzi, cik ļoti labi zinu par lietām. Easy peasy, bet ļoti labi, jo tas, kas mums būs, mēs arī sniegsim tādas vadlīnijas soli pa solim, kas ir jādara, kas ir jādara un tā kā tā ir viena tāda. Kas tev personīgi drīkst jautāt? Ir bijis visādi, kopš pirmajiem visiem tiem
dzīves biedru likums un viss tā. Kas ir bijis tāds grūtākais šajā visā? Nu, viss grūtākais. Terapīšu tā. Kā tu jūties? Oi. Jā, man liekas, visgrūtākie ir tie zaudējumi. Un tajā brīdī, kad tu saproti, kā tas bija iepriekšējo reizi, ka mēs zaudējām ar 3 balsīm 3. lasījumā, un pēc tam mēs zaudējām atkal civilās savienības likumu. Tas bija diezgan tā. Tas bija tā gruzīgi tajā visā procesā. Bet tad arī ir pozitīvi. Jā, kas ir priecīgais? Priecīgais tu tā kā iekšā tā iespiedzies bišķiņ. Nu, ja skatās uz dzīves biedru, tev ir vēl tādas emocijas. Man ir absolūti ir. Šodien es arī vienkārši turējos, lai es nespiektu saimā aiz prieka, bet... Nu, ņemot vērā, kā viņi tur uzvedās kaļumā, man liekas, tu spiektu, tevi knapi pamanītu un pat dzirdētu. Jā, bet kas ir tāds pozitīvākais, man liekas, visiem, es vēl joprojām gribu pateikt visiem tiem cilvēkiem paldies, kas toreiz decembrī, ja nemaldos, izgāja ārā protestā -11 grādos. Tad, kad bija -11 grādi, mēs bijām pār 200 cilvēkiem, protestējām par civilās savienības likumu. Tas bija, man liekas, tas bija kaut kas foršs. Lai bija šausmīgi augsts, bet tas bija, man liekas, tik nenormāli forši no visiem tiem cilvēkiem. Variņā jau bija siltāk. Variņā bija siltāk, bet es atceros, ka mums vienkārši mums bija baneris ietīts plēvē, un lai mēs pārgrieztu plēvi, mums vajadzēja šķēres, kur plēve bija sasalus, šķēres plīsa nost un tā tālāk. Tā kā viss kaut kas... Cilvēki gribēja kaut ko parakstīt, tinta bija sasalusi, ja, un viss pārējais. Bet tāpat tās cilvēki stāvēja, cilvēki bija priecīgi, motivēti, deputāti nāca klāt, arī bija deputāti, kas fotografējās un sarunājās ar cilvēkiem. Tagad tas, man liekas, bija super labi. Jā. Tas, man liekas, tas man tāds Ja par dzīves biedriem runā, tad tas, man liekas, bija visforšākais pasākums. Jā, pasties, nav daudz cilvēku, kas teikt, ka -, grādos pasākums arī bijis viņu foršākais pasākums. Bet tāpēc, ka tas bija, man liekas, vissirsnīgākais pasākums, jo tiešām 200 cilvēkus dabūt ārā -11 grādos 8:30 no rīta. Nav diezko vienkārši, un tas nozīmē, ka visi tie, kas tur bija reāli motivēti. Man liekas, viņi visi ir tādi mazie varoņi. Bet man liekas, ka aug cilvēki, man liekas, ka arī visi apkārt jau arī pat tie, kuri nebija tur, varbūt neiet uz protestu vai ko, bet arī jūt to, ka hei, varētu beidzot šo izdarīt, lai tad mēs varam nomierināties visi, un tad, lai viss ir tā kā plus mīnus uz brīdi. Klus un mierīgs. Jā, tā mēs uz brīdi. Jā. Mums arī mūzikā ir citi jautājumi, ar kuriem mēs ir kaut kādas lietas, ko tu vari teikt? Vai kaut kas, kas nāk tagad tūmā? Mums nāk tūmā, jā, viens tāds liels pasākums. Kas tas varētu būt? Tas sākās ar B, un otrs vārds ir ar P, un Baltic Pride, jā. Kas notiksies nākamgad, un tieši jūnija sākumā, no 6. jūnija līdz 15. jūnijam. Tā kā tad būs Praids tieši pirms likuma stāšanās spēkā. Pasties! Tā būs... Paskaties! Man pat nepielic no sākuma šitas viss, jā. Un tev ir prognozes, cik būs Baltijas Praidā ļaudžu? Es nekad neprognozēju. Man ir, protams, ir iekšējais sapnis, ko es nesaku, bet... Es mainticīgs. Es neesmu mainticīgs, bet man negribās skaļi sākumā pateikt, pēc tam aprauties, bet man ir sapnis, jā. Tā kā, bet Baltijas Praids būs forši. Būs forši. Un tev būs arī spēks viss līdz tam. Mums visiem būs spēks, jo tu tur arī esi iesaistīts. Viss ir kārtībā, Kaspars vienmēr saka pēdējā vasara, bet es turpinu izdzīvot. Turpinu rulēt uz priekšu. Jā, nevar iznīcināt.
Nē, superīgi. Klausies, Kaspar, varbūt ir vēl kaut kas, ko tu gribēji pateikt, un ko es to nemaz nepajautāju, jo es tik ļoti tā koncentrējos uz to jauno likumu un to, kas noticis vēl tajās sajūtās, un es domāju, varbūt es kaut ko svarīgu palaidu garām, kas Es domāju, ka jāpasaka. pati svarīgākā lieta vēl, ar ko mēs varējām nobeigt, ir tiešām tas, ka ir Baltijas praids būs un cilvēkiem jāgatavojas, jo tas būs baigi foršais pasākums. Es biju tik apmāta ar tiem visiem jautājumiem, ka es to biju sarakstījuši. Kaut ko baigā, ka es pat aizmirsu gandrīz par praidu. Jā. Bet nē, es jau atcerējos, izskatībā. Brīnišķīgi, paldies tev, mīļš. Un lai tev pietiek spēka, lai tev pietiek atbalsta un tā, un lai cilvēki saka tev jaukas lietas, ka viņi redz tev uz ielas. Paldies. Lūdzu, es nezinu, kurienes tas iznāca, ko es tikko pateicu. Bet arī paldies tiem, kas bija arī dzīvijā, un paldies tiem, kas klausās šobrīd šo ierakstu. Šīs bija podcasts Spraidījums, kas ir sagatavots kopā ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Jā, paldies arī tie, kas ir klausījušies arī citas epizodes. Varbūt nav ļoti regulāri, bet ik pa laikam mēs parādāmies, bet ar tādu kārtīgu parunājumu par tādām svarīgām tēmām, kas varētu interesēt LGBTQ+ kopienu un tās atbalstītājus. Un varbūt arī kādu vīreli ar grāmatu. Viņš arī varbūt klausās. Bet nevar zināt, paldies liels un lai jums forša nedēļa un tad turam īkšķus lūdzu un čurikus, kurš kā dara parasti. Labāk. Labi, čau!